Sveiki visiem! Mani sauc Miks Sopels. Man ārkārtīgi negaršo sushi, bet man ļoti garšo burgeri. Esmu no kompānijas Skats.lv, jeb visā plašajā pasaulē zināmai kā Giraffe 360. Un mēs fotografējam 360 panorāmas, filmējam 360 video, filmējam ar droniem, būvējam iespaidīgas un skaistas touchscreens, kā arī taisam aizraujošas virtuālās realitātes aplikācijas. Un šodien, šeit Rīgas centrā, es jums izstāstīšu visu, kas jāzina par 360 grādu video. Laižam! Ejam tālāk. 360 grādu video darbojās jau kādus pēdējos 5-6 gadus. To visu sāk vien nīderlandiešu puiši, kas 2010. gadā sāka filmēt pirmos 360 grādu video. Tas visai līdzīgi tā kā 360 foto, kad mēs dokumentējam telpu visapkārt. Šī gadījumā mēs viņu tikai filmējam. Un tās pirmās nozares, kas ir sākuši izmantot šo tehnoloģiju, ir tās pašas, protams, kā nekustamais īpašums, turisms un reklāmas industrija. Es baudīšu maizīti, bet jūs varat paklausīties, ko stāstīs Džeks te galā. Galvenais iemesls, kāpēc interaktīvie video tagad kļūst tik ļoti populāri, ir šīs maģiskās virtuālās realitātes brillītes, jo uzliekot virtuālās realitātes brilles uz acīm, mēs nonākam vidē. Mēs varam skatīties apkārt, mēs varam sajusties, ka mēs esam tur. Protams, lieliski iespēja ir uploadot video uz YouTube sienas vai uz Facebook sienas. YouTube gan nav siena, bet YouTube profilā, sapratāt. Un tādā veidā ļaut lietotājiem izstāstīt to savu stāstu kaut kā daudz interesantāk, savādāk, aizraujošāk. Mēs kopā esam sataisījuši vairāk kā 1300 dažādas virtuālas projektus, tā kā droši mājaslapā pameklējiet, tur noteikti ir kaut kas interesants arī priekš jums. Tu izstāstīsi tālāk? Nē, tu stāsti tālāk. Šitā ir 360 grādu videokamera, redziet, šeit ir 10 GoPro un pa vidu ir turētājs, rigs. Un palaižot visu GoPro, mēs varam filmēt uz visiem rakursiem. Ja iedomājieties, kāds ir failu apjoms un kāds ir process, ja mums filmēt 10 kameras vienlaicīgi, kas notiek ar gaismu, ar skaņu, tā kā ir diezgan sarežģīti. Un par cik šī tehnoloģija vēl ir pašos pirmsākumos, tas prasa ļoti daudz manuālu darbu, pēcapstrādē, kur ir ārkārtīgi laikietilpīgi un sarežģīta, lai izveidotu šādus relatīvi vienkāršus 360 grādu video. Bet tehnoloģijas attīstās un gan jau drīz arī būs lietojams one-shot 360 grādu video, bet šis ir 10 kameru rigs, ar ko mēs filmējam. Šis video ir filmēts ar 4, ir arī 14 kameru rigi, tā kā ir dažādas opcijas. Mums ir vajadzīgs statīvs, uzliekam virsū un laižam. Tas viss, vēl kaut ko pateikt? Nē, viņš man neko neļauj teikt. Mans darbs šeit ir padarīts. Es ceru, ka jūs uzzinājāt daudz ko jaunu un noderīgu par 360 grādu video. Es dodos taisīt jaunus projektus. Lai jums veids! Čau!